Sveicināti šajā mainīgajā vasarā studijā Gonda Porniece, Kurzemes televīzijas ziņas. Nu jau var redzēt arī tie, kam ir Latelekom televīzija, kam ir kabeļtelevīzija un arī kam ir Virszemes televīzijas dekoders. Šovakar pusstunda no Ventspils. Pēdējo mēnešu laikā Latvijas ostu vadībai bijis jāuzklausa virkni diskusiju un viedokļu, vai reformu partijas uzsāktā ostu reorganizācija un idejas par ostu pārvaldības modeļu maiņu nudien ir nepieciešamas. Tieši pašas ostas visvairāk iebilda pret satiksmes ministrijas darba grupas vēlmi kaut ko mainīt ostu pārvaldībā, uzsverot, ka ministrijās un Saeimā ostu darbu cenšas politiski vadīt, neiedziļinoties ekonomikā. Bezparteiskais ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts ir viens no tiem, kas vēlas panākt lielāku atklātību, bet nav pārliecināts, ka jāmaina ostu likums. Ierodoties Ventspilī, viņš atzīst, ka patīkam pārsteigts par brīvostas darbu. Pamatā mēs runājam par pilsētas attīstību. Mums tika izstāstīts gan ar kartēm, gan ar prezentācijām tās divas lielās attīstības tēmas, kas pilsētā ir. Viens, kas ir rūpniecības attīstība un, protams, ka loģistikas sektors, jeb osta. Ja es domāju, ka tas ir atzīstami. Es gan it kā jau nojautu, ka Ventspils ir laba vieta, kur attīstās arī rūpniecība, bet tas, ka ir izdevies tomēr sabalansēt šo te varbūt strādājošo skaitu samazinājumu ostā ar strādājošo skaitu pieaugumu rūpniecībā un sabalansēt, varbūt diversificēt Ventspils ekonomiku. Es domāju, tas ļoti atzīstama un daudzas lielās Latvijas pilsētas varētu pamācīties veselu virkni lietu. Ekonomikas ministrs apmeklējot Ventspilī atzīst, ka nākotni veidos inovācijas. To apliecina Ventspils augsto tehnoloģiju parks un Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs. Bija ļoti pozitīvi pārsteigts, par šo Ventspils augsto tehnoloģiju parku, par to, faktiski par to vēsturisko dimensiju, par to, ka būtībā vietā, kur līdz šim nav bijis šīs elektronikas nozares, un augstu tehnoloģiju, kā ar mērķtiecīgu darbu sanākot klāt, kopā pareiziem cilvēkiem, un attīstot to starp ar izglītību šajā jomā, ir iespējams radīt jaunu industriju. Es domāju, tas ļoti atzīstam, tas labs piemērs, ka to tiešām var izdarīt. Kad jūs pēdējo reizi bijāt Ventspilī? Precīzi nepateikšu, domāju, pirms kādiem pāris gadiem, bet tas bija absolūti privātā sakarā. Un šobrīd kā amatpersonas vizīte, vai tā ir bijusi izdevusies diena, un vai diena ir tāda ražīga? Diena vēl nav beigusies. Mums vēl ir priekšā gan uzņēmuma apmeklējums, tagad ir jau oficiālā darbdiena beigusies, bet mums vēl priekšā ir gan augstskola, gan uzņēmuma apmeklējums un tā tālāk, bet priekš piekdienas 13. datuma ir absolūti lieliski diena. Laikraksta Financial Times publikācijā Ventspils brīvosta novērtēta kā 7. perspektīvākā ekonomiskā zona pasaulē. Tas ir augstākais vērtējums Eiropas brīvajām ekonomiskajām zonām. Neviena cita vieta Eiropā nav iekļauta pat pirmajā desmitniekā. Gonda Porniece, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Šobrīd pasaulē zināms, ka ir vairāk kā 1000 siera šķirnes. Sieru iedala pēc piena recināšanas, pēc nogatavināšanas ilguma. To klasificē cietajos, mīkstajos, puscietajos, sālījumā gatavinātos, ir arī dažādi pelējuma un kūpinātie sieri. Jāņu laikā Latvijā vislielākais noiets ir svaigajiem ķimeņu sieriem. Ventspils puses zemnieku saimniecības muižgaļi, Vītolbergu siers, citiem zināms vairāk, citiem mazāk. Tāpēc šoreiz stāsts par siera darināšanu. Latviešu lielajā pasaules sieru saimē pārstāvēt ar savu ķimeņu sieru. Pēdējos gados daži sierdari mēģina radīt vēl kādu savu šķirni, un te tā ir Vītolbergu siers. Viens no pirmajiem sieriem, ko ražot sākuši Latvijā, bet dāvanās ved plašai pasaulē. Ventspils novada Vārvis pagastā Vītolbergu ģimene šim sieram devusi savu vārdu, un tiešām nozīmē šis siers Vārvis piensaimniekus izglābis no krīzes. Man īstenībā tas siers aizgājies nevienu nesmeklējis, ne par to sākumu. Es vienkārši, man piegriezās tas, ka nav par tavu darbu, tu nesaņem naudu. Mēs braucām ar sievu un spriežām, ko darīt. Tūlīt tās ir čušs ar visu to piensaimniecību, tas salīdz iekšā fermu uzbūvējis, un braucām mājās un štukājām, ko darīt. Labi. 9 vakarā mēs kaut kur pie viņas, pie šauļiem mēs bijām, un es zvanu uz Holandu, Ebingu, vajag sieru ražošanas iekārtu. Mums jau bija, govis bija, ferma bija, tehnikas kaut kāds ir, zeme īpašumā man ir, tas viss ir tas, kas jau bankai ir vajadzīgs. Krīze lika padomāt, paskatīties par to, kas te patās ir, ka nemaz nav tik slikti, ka var arī paši daudz ko izdarīt. Mums jau Latvijā pirktspēja īstenībā nav, un tā piena cena, tā siera cena, priekš
priekš to darbu, priekš to ieguldījumu, jā, īstenībā ir maza, jā. Banku, naftas, juristu un tādu valsts, jā, mums jau ražošana nebija vajadzīga. Vēl jau tagad īsti neviens nav pateicis, jā, valsts līmenī, kad ir vajadzīgi. Bērni iet mācīties, kur tad visi skrien? Jā, vai labi arī tā uzņēmēja darbība, mazā uzņēmuma vadītājs. Viņu izmāca mazā uzņēmuma vadītājs, bet viņš jau nav iemācīts, kā izveidot to uzņēmumu un pašam būt par to vadītāju, jā. Kur tad viņi viss ir? Nav. Vītolbergu sieru var nopirkt gan Rīgas delikatešu veikalos, gan nelielos bioveikaliņos. Tomēr šobrīd siera ražotne nes gandrīz tikpat lielu peļņu, cik nepārstrādāts piens. Ražošana tādēļ netiek paplašināta. Varbūt kādreiz, kad biznesā iesaistīsies bērni. Negribas strādāt priekš noliktavas, jā, un ir tas, ka es strādāju pats. Praktiski visi ģimeni mēs esam šeit strādājam, jā, un tad nav. Tur jābūt ir pārdošanas menedžeris, braukā apkārt, meklē, kur pārdot, kam atdot viņu to sieru, jā, bet es uzskatu, ka tas īstenībā nav vajadzīgs, jā, kad saražojam tik, cik ir pieprasījums. Ir tā sistēma tāda igājusi man tagad. Šonedēļ man pazvan par, 100 kg siera, jā. Es šonedēļ piegādāšu uz veikaliem, tad es nākamajā nedēļā 100 kg sieru uztaisīšu klāt. Tikai to, redziet, piens nāk šurpu tagad, jā. Tagad es darbojos tā. Es gribu, es strādāju, es negribu, es nestrādāju, jā. Nepiekrāpšu tos klientus, kam es esmu jau 3 gadus sieru vedis, jā. Priekš tiem es saražošu. Ja es negribēšu jauniem taisīt, es netaisīšu. Es veselu mēnesi varu gulēt, netaisīt sieru, jā. Īstenībā man ir tā, ka ja mazāk piensēni, jo man izdevīgāk. Ja. Zvans bija vakar no Sanktpēterburgas, 18 tonnas mēnesi viņu uzreiz paņem. Nav man certifikāta eksporta, nav nekā, jā. Es saku, bet man nav. Tā nav jūsu darīšana. Vai jums ir, jūs mums varat sagatavot? Es teicu, nevar. Tik lielu daudzumu mēs nevaram. Vītolbergi ražo cieto sieru, kas pirmajos mēnešos gan vēl ir pusciets. Tam ir skaists acojums un krāsa. Tās nav līdzīgs ne Holandas, ne Krievijas sieram. Viena atzīst, ka iecienījuši jauno, citi pāris mēnešu nogatavināto sieru. Viņš nav tāds ikdienas sieras, jā. Tad, kad nav ciemiņi, tā kā ir siera plats, tad sagriež un saliek. Mēs jau citu sieru, mēs jau īstenībā nepērkam citu sieru. Tagad es uz tirgiem arī vairs nebraucu. Vienkārši tāpēc, ka nevar tik daudz saražot. Veikali man noņem praktiski visu. Sajūta ir tāda, ka var visu izdarīt. Tikai jāpamācās, jāatrod, jādara. Jā, ja tu sēdēs mājās un teiks, es neko nemāku, tā jau nekas nemainīsies. Jā. Un tā mums pilnīgi ar visiem darbiem ir tā. Mēs tādu varbūt arī, cits teikt, avantūrismu sākam paši nezinot ko, bet ejam uz priekšu, mācāmies un darām. Vītolbergu receptē jau pievienotas arī garšas. Amoliņš, ķiploks, ķimene, tomāts ar baziliku. Zemnieku saimniecībā Muižgaļi Vita ar Andri saimnieko divatā. Nākotnē Sierotavā varētu pievienoties arī jaunākais dēls, lauksaimniecības students, bet pagaidām diena sākas 5 no rīta ar govis laukšanu. Mums jāiztiek no to, ka tās zemes spēj dot, jā, pareizi vienkārši viņi ir jāstrādā. Vita un Andris par dzīvi nesūdzas. Pensiju no valsts negaida un laukus pamest nedomā. Viņu prece nes zīmolu ražots Kurzemē. Jau nākamnedēļ Eiropas komisijas finansētās programmas pārtikas pakas trūcīgajām personām saņems arī vēnspilnieki. Tiesības saņemt bezmaksas paku ir ģimenēm, kurām vēl nav oficiālas atziņas par to, ka tās ir trūcīgas. Precīzāk, nav no Ventspils sociālā dienesta saņemta izziņa par šādu statusu. Šīs pakas var saņemt arī tādi, kam ir izziņa no sociālajiem dienestiem par to, ka ģimene ir maz nodrošināta. Pakas saņemt var individuāli vai ģimenes. Kafejnīcā Betānija 23. jūlijā no 3 pēcpusdienā līdz 6, Pārvents iedzīvotāji 24. jūlijā arī no 3 līdz 6 Taulas ielā 1. Biedrībā Latvijas Samāriešu apvienība Fabrikas ielā 2A 24. un 25. jūlijā, arī biedrībā Ventspils Kristiešu centra Sēmbūts ielā 10 no 12 līdz 2. Šogad pārtikas komplektā, ko saņemt var bez maksas, ir pilnpiena pulveris, makaroni, auzpārslu piestputra, milti, kartupeļu biesputra, arī griķi, mannā un sautēts ūgaļa. Katrs ģimenes loceklis var saņemt vienu šādu paku vienreiz mēnesī.
Viena no skaistākajām pilsētas svētku tradīcijām Latvijā ir svētku gājiens. Tāds notiek gan Grobiņā, gan Kuldīgā, gan Ventspilī pilsētu dzimšanas dienās. Šogad gājienam Ventspilī var pieteikties vēl līdz 29. jūlijam. Tas ir vienkārši, jo producentei Ivetei Cepurniecei var nosūtīt e-pastu iveta.cepurniec@ventspils.gov.lv, var arī piezvanīt uz kultūras centru. Šogad gājiens ies ierastajā vietā, sākot no Lielā prospekta un Vasarnīcu ielas līdz pat Brīvības ielai. Gājienā var piedalīties Ventspils pašvaldību uzņēmumi ar savu tehnikas parādi, bet īpaši aicināti ir arī privāti uzņēmēji, kas tādā veidā var reklamēt savu uzņēmumu. Gājienā var doties pat rādi vai draugu grupas, sevi kaut kā atraktīvi prezentējot. Gaidīt arī visi ventspilnieki, kas aktīvi atbalsta gājienu no Vasarnīcu līdz Brīvības ielai, sastājoties ielu malās, tādējādi novērtējot atraktīvākās idejas. Kurzemes turisma asociācija jau 5. gada turpina akciju Apceļo Kurzemi. Šogad tēma Ražots Kurzemē. Šīs akcijas ietvaros ik viens turists var apceļot 20 objektus. Tā ir iespēja turismu uzņēmējiem visos Kurzemes novados iepazīstināt ar savu piedāvājumu. Var izņemt dalībnieku kartes. Katrā Kurzemes turisma informācijas centrā var arī to izdrukāt no mājaslapas akcija kurzeme.lv. Savācot 15 zīmogus, ik viens var piedalīties izlozē. Tā notiks novembrī. Galveno balvu 2 stundu izbraucienu pa Rīgas jūras līci līdz 30 personām saņems akcijas uzvarētājs. Dāvanā jahta Palsa. 15 zīmodziņus var krāt līdz 30. septembrim. Ventspils šogad piedāvā Briežu dārzu. Akcijas Apceļo Kurzemi objektu sarakstā šis parks piedāvā norēķināties arī ar ventiem. Briežu dārza iemītnieks var vērot no 6 metrus augstā torņa. Vislabāk to darīt barošanas reizēs. Zvēriņus baro 10 no rīta. Dāmbriežus var vērot arī ceļmalā, kur tie labprāt ganās. Ja ir vēlme palutināt dzīvnieciņus, tad līdz ņemiet burkānus, kartupeļus un ābolus. Kurzemes televīzija jau informēja, ka pirms kāda laika uzņēmums Ventspils Grain termināli izsludināja konkursu. Tā tēma veltījums Kazahstānai par godu šīs valsts galvaspilsētas svētkiem. Daļa konkursu dalībnieks sev atklāja ko jaunu par šo zemi un par šo kultūru, un no konkursu noslēdzies, un labākie darbi jau ir apbalvoti. 7 gadu laikā Grain termināli ir kļuvusi par apjomu ziņā lielāko Kazahstānas investīciju projektu. Pēdējo 2 gadu laikā Ventspils graudu termināls tā ir Kazahstānas 100. kompānija. Tomēr, kā atzīst uzņēmuma vadītājs un vienlaikus konkursu rīkotājs, par Kazahstānu mūsu valstī zināmās. Uzņēmuma vadības uzdevums ir to mainīt. Jāatzīst, ka uz doto brīdi Latvijas iedzīvotāji, diemžēl, zina ļoti maz par Kazahstānu, un mūsu mērķis ir pilnveidot tās zināšanas un parādīt, ka Kazahstāna ir liela, bagāta, labi attīstītā valsts, un caur mūsu iepazīšanos, caur mūsu zināšanām veidosies vislabākais pamats ekonomiskas un kulturālās sadarbības pilnveidošanai. Uz to mēs ejam, un mēs ceram, ka šis konkurss kļūs par skaistu ikgadējo tradīciju. Komisijā, kas vērtēja konkursam iesniegtās gleznas, darbojas ar mākslu saistīti cilvēki, kā radošā pulciņa vadītāja Svetlana Ivaņeca un Bārts Aleksandrs Mirvis, arī uzņēmuma vadība. Mūsu galvenais mērķis ir novērtēt darbu kvalitāti, izējot no mūsu pieredzes, no mūsu ceļojumu uz Kazahstānu iegūtas pieredzes, jo mēs zinām, kā izskatās tagadēji Kazahstāna. Mums bija īpaši interesanti redzēt, kā vietējie mākslinieki var pasniegt to, ko viņi jūt un saprot par Kazahstānu, kā viņi var to norādīt savās gleznās. Es piedalos konkursā, jo mans tēvs ir no Kazahstānas un es par šo zemi daudz zinu. Pat izdomāju tēmas, sākotnējā iecer apskatot fotogrāfijas internetā, bija tāda – no jūrtām līdz debesu skrāpjiem. Šī man ir sāpīga tēma, jo pat esmu no Kazahstānas. Mana sirds ir tur. Vienmēr gribas uz turieni aizbraukt.
Krāšņie Kazahstānas lauki atspoguļot arī jaunā mākslinieka amatiera pagaidām vēl vidusskolēna Dmitrija Jančinska darbā. Šādu ieraudzīt tālo zemi viņam palīdzējas ģimenes paziņa. Par patieso atspoguļojumu jaunietis saņēma dāvanas no Kazahstānas vēstniecības Latvijā. Man tēva draugs izstāstīja tieši kā izskatās tur daba. Nevis par lielajām pilsētām, bet tieši par dabu. Nolējiem uzzīmē tulpu lauku, un tur tālumā ir pilsēta. Ļoti labi atspoguļot gan Kazahstānas tautas mentalitāte, kultūra, ornamenti, pat mūsu ziedi. Šīs magonis, kuras man šķiet aug tikai Kazahstānā. Zīmēts ir viss un ar mīlestību. Kazahstānas vēstniecības padomniece Ventspilī viesojusies jau vairāk kārt. Arī pat tad, kad graudu termināls vēl tikai tika būvēts. Par pilsētu vislabākie iespaidi. Kazahstānā Ventspili zina, jo šī ir ostas pilsēta. Pilsēta pati ir tīra un omulīga, arī cilvēki ir labsirdīgi. Dāvanā viešņa no saulainās Kazahstānas saņēma konkursa gleznu, kura viņai patika visvairāk. Tās autore 6. vidusskolas 8. klases skolniece. Nedomāju, ka piedalīšos konkursā, bet zīmēt mīlu kopš bērnības, tādēļ nolēmu piedalīties. Nebija pat cerība, ka darbu labi novērtēs, tādēļ šobrīd ļoti priecājos. Nolēmu piedalīties, jo man patīk zīmēt, gribējās arī pārbaudīt savus spēkus un spējas. Zīmēšanas skolotājs ieteica piedalīties, tā, lai sev pārbaudītu. Pēc konkursa nolikuma visas gleznas kļūšas par graudu terminālu īpašumu. Tiks izveidota gleznu galerija. Ja konkursa rīkošanas tradīcija nostiprināsies, tad tā ar laiku papildināsies ar jauniem darbiem. Varbūt tieši atvaļinājuma laiks ir brīdis, kad apmeklēt skaistās un modernās Ventspils bibliotēkas. Un izrādās, ka ne visi zina, cik plašs ir piedāvājumu klāsts. Nākamajā sižetā bibliotēkas darbinieks sniegs nelielu ieskatu iespējās, kuras varat izmantot, jo bibliotēkas ten vairs nav tikai grāmatu krātuve. Jau vairākus gadus Ventspils bibliotēkas pirmajā stāvā atrodas video lupa, kuru var izmantot cilvēki ar redzes problēmām. Galvenās bibliotēkas Akmeņu ielā 2 pirmajā stāvā ir uzstādīta šāda video lupa, ar kuras palīdzību ir iespējams cilvēkam, kuram ir grūtības salasīt smalkos burtiņus avīzītē vai kādā citā drukātā tekstā, ir iespējas to visu palielināt un apskatīties uz ekrānu, kā tas izskatās, un izlasīt, tekstu, kas viņam ir svarīgi, lielākos, lai tie burti būtu lielākā izmērā. Burtu lielumu iespējams pielāgot katra cilvēka redzes īpatnībām. Funkciju regulēšana lupai ir ļoti vienkārša. Un apakšā to avīzīti pakustinot, var salasīt šo tekstu. Tad ir iespēja, cilvēkiem varbūt ir dažādas tās redzes problēmas, ir iespējas pamainīt to formātu, varbūt, ka viņam ir ērtāk lasīt, ja tas pats teksts būs nevis tā kā uz baltas lapas, bet uz melnu fona ar zaļiem burtiem. Ja? Šeit viņš maina ar ziliem burtiem, ja? Uz dzeltenu fona ar ziliem burtiem. Dažādas tās iespējas pielāgot cilvēkam, kādas viņam ir tās redzes problēmas. Šeit var lasīt ne tikai laikrakstus un citu periodiku. Piemēram, ierīci izmanto filatēlisti, kā arī tā piemērota citiem mērķiem. Piemēram, viņš ir paņēmis Ventspils turisma karti, un Ventspils kartē ir kaut ko grūti saskatīt, kurā vietā notiek kāds pasākums. Redzat, ja? Šeit ir iespējams pierāgot to gaišumu vai gaišāk vai tumšākā, kuram ir ērtāk. Un viņš var Ventspils karti apskatīties, kurā vietā ir izvietots, šajā gadījumā mūsu govis. Ja, piemēram, cilvēks nodarbojās ar numizmātiku, ja, tad, piemēram, paliekot apakšā šobrīd jauno monētiņu ar ezīti, ja, arī ir iespējams viņu pavilkt lielāku un apskatīt viņu smalki. Ja. Lasīt ar šīs ierīces palīdzību var jebkuru tekstu, bet var arī rakstīt. Balts papīrīts, ja ir apakšā, ja, tad es varu kaut ko uzrakstīt. Bet es skatos uz šī ekrānu, kurā tad šitas viss tiek palielināts. Šis aparātiņš ir ļoti viegls lietošanā, tāds tīri vienkāršs un intuitīvi, visas tās lietas ir saprotamas. Un vienmēr te būs kāds no bibliotēkas darbiniekiem, kurš būs gatavs palīdzēt un arī pastāstīt. Un ir jāizdara tikai viena lieta, ir jāatnāk uz Ventspils galveno bibliotēku uz Akmeņu ielu 2, un viss notiks. Ventspils galvenajā bibliotēkā šogad jaunumi arī periodiskās literatūras piedāvājumā. Arī Ventspils galvenā biblioteka piedāvā
ņemt žurnālus uz mājām. Iepriekš šāds pakalpojums bija pieejams Pārvendes bibliotekā un Gāliņciem bibliotekā, un arī šogad esam šādu pakalpojumu ieviesuši mūsu lasītājiem. Vairāk nekā 10 dažādus žurnālus, kurus var atrast pēc īpašajām oranžajām uzlīmēm, nu var lasīt arī mājās. Cilvēki ir jau pamanījuši un izmanto, bet es domāju, ka liela daļa tomēr vēl nezina par šo pakalpojumu. Tie, kas nāk un maina grāmatas, ļoti iespējams, kad vēl nav informēti par to. Tāpēc mēs ļoti aicinām izmantot šo pakalpojumu, jo periodiski izdevumi ir pietiekoši dārgi, un šeit šis ir bezmaksas pakalpojums. Protams, ir tas, ja jūs vēlaties uz mājām ņemt, tad jums ir jānokārto šī vienotā lasītāja karta uz vietas, ja jūs vēlaties lasīt. Tad, protams, šī karta nav vajadzīga. Mēs jūs piereģistrējam vienkārši datubāzē kā lasītāji, un visus šos pakalpojumus jūs varat saņemt uz vietas. Žurnāli izvēlēti aptaujājot bibliotēkas lasītājus un ņemot vērā viņu vēlmes un ieteikumus. Ievā šeit ir ilustrētā zinātne, 36,6 šeit, un ilustrētā vēsture. Tātad dažādām gaumēm. Katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā Ventspils galvenajā bibliotēkā no 17. notiek jauno grāmatu apskats. Bibliotekārs ir sagatavojis tātad jauno grāmatu apskatījis, anotācijas, un šeit tiek izlikts, un pēc šī apskata tātad arī uzreiz cilvēks var tikt pie jaunākajiem izdevumiem. Nu, kas nevar atnākt uz šiem jauno grāmatu apskatiem, tad tie var iestāties rindā uz jaunajiem izdevumiem, un elektroniski to var izdarīt. Un liek reizes gribu atgādināt, kad ir iespējas saņemt šos autorizācijas rīkus, paroli un lietotāju vārdu, un ar to jūs varat, ekonomējot savu laiku šajā dzīves steigā, jūs varat pasūtīt, rezervēt, jūs varat līdz 5 reizēm pagarināt savus izdevumus. Nāciet, jautājiet reģistrācijas punktā, jums šīs paroles iedos, vai arī jebkurā Ventspils bibliotekas struktūra vienībā. Ieviesti vēl vairāk jauni pakalpojumi, daļa no tiem gan par maksu. Viens no jauniem pakalpojumiem tātad ir dokumenta iesiešana. Varam gan ar spirāli iesiet, gan šeit ir termoiesiešana, un vēl ir arī pakalpojums laminēšana. Un ko es ļoti aicinu, ja vēl kāds no lasītājiem nav pamanījis, vai tie, kas vēl nav mūsu lasītājiem, vēlas par tādiem kļūt, mums ir tāds ļoti jauks jaunums, kad mēs savus audiovizuālos materiālus izdodam mājās bez maksas. Līdz šim mums bija maksas pakalpojums tas, un tagad tas ir bezmaksas pakalpojums, un mums ir ļoti plašs krājums audiovizuālo materiālu, un ļoti dažādām gaumēm, gan bērniem, gan pieaugušajiem, dažādās valodās, ir dokumentālās filmas, ļoti liela izvēle. Nāciet, lūdzu, un izmantojiet šo krājumu. Bibliotēkā pieejamos audiovizuālos materiālus var izmantot ne tikai izklaidēji. Ir iespējas mācīties valodu, izmantojot mūzikas lasītavā esošās filmas, jo mums ir filmas pieejams franču valodā, itāļu valodā, šeit arī mācās itāļu valodas pulciņš. Septembrī atsāks bibliotekā darboties angļu valodas pulciņš, ļoti daudz, protams, filmas ir angļu valodā, un vēl ko gribēju arī pareklamēt, ļoti laba sērija ir vasara, ir ceļojuma laiks, un šeit mums ir brīnišķīgi tātad diski, filmas ar mūziku, Prāga, skatāmies skaistus skatus, kur varam ceļot un klausāmies tātad čehu komponistu mūziku, šeit ir Parīze un šeit ir Madride. Te atrodams plašs Latvijas televīzijas dokumentālo filmu klāsts. Filmu saraksts ir elektroniskajā katalogā, bet izveidots arī katalogs papīra formātā. Te tāpat var pieteikties rindā, iestāties uz izdevumu, ja tas ir šobrīd paņēmtas filmas, jo jaunākās jau, protams, viss ceļo no lasītāja pie lasītāja. Un izdodam mēs uz 2 nedēļām diskus. Ļoti laba sadarbība ir ar mūzikas vidusskolu. Tagad mēs arī komplektējam jaunu sēriju džēzmūzikas mīļotājiem. Nāciet, klausieties, pie kā mēs arī ļoti uzklausām mūsu lietotāju vēlmes. Un, ja jūs kaut ko īpaši gribat, mēs varam pierakstīt to, ko jūs vēlaties, un meklēt un pasūtīt to. Tas ir jāņem vērā, mēs vienmēr uzklausām mūsu lietotāju intereses un cenšamies atrast tas pēc vajadzības. Šeit pieejama visdažādāko veidu mūzika – klasiskā, meditatīvā, koru mūzika. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kam grūti nokļūt līdz bibliotēkai, ir iespēja bibliotekāru sagaidīt pie sevis mājās. Mēs mainām tātad grāmatas 2 reizes mēnesī. Es piedāvāju arī šiem lasītājiem, kuriem nav iespējas atnākt veselības dēļ uz biblioteku, vai paziņot šo uz biblioteku caur radiem, draugiem, kaimiņiem, vai pazvanīt uz biblioteku. Un mēs tātad
labprāt apkalposim vēl cilvēks, kuri nevar atnākt uz biblioteku. Mēs labprāt bez grāmatām, kas šobrīd notiek mājā, mēs varam arī šo te mūziku piedāvāt, filmas piedāvāt lasītājiem uz mājām. Lasītājiem atliek vien piezvanīt un izklāstīt savas vēlmes un vajadzības. Ventspils galvenās bibliotēkas piedāvājums, protams, ir daudz plašāks. Tādēļ kādā no nākamajiem ziņu izlaidumiem mēs turpināsim sarunu par šo tēmu. Augustā 12. dienā Ventspils piedzīvojuma parkā noritēs jau 3. nojošanas festivāls. Šonedēļ jau var sākt pierakstīties un reģistrēt sevi kā dalībnieku. Dalības maksa ir 2 lati, pensionāriem 1 lats. Dalībniekiem tiks iedalīta trase, kuras garums 5,3 km. Drosmīgākie varēs šo trasi noiet pat 2 reizes. Ja gribas piedalīties, bet nav sava inventāra, tā nav bēda. Visu varēšot noīrēt 8. augustā. Katram nojošanas festivāla dalībniekam tikšot arī kāds piemiņas pārsteigums. Šīs nedēļas nogalē Ventspilī atkal rūks motocikli, jo satiksies ap 4000 baikeru. Tradicionālajā Ventspils lidojumā Kurlanda Bike Meet. Šogad moču cienītāji sabrauks no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Somijas, Baltkrievijas un Latvijas. 21. jūlijā motobraucēji savu tehniku demonstrēs parādes laikā. Tā sāksies 13. un virzīsies pa Vasarnīcu ielu, Lielo prospektu, Kuldīgas ielu, vēlāk Raņa ielu, līdz metīs loku atkal uz Lielo prospektu, vēlāk sasniedzot Lielo laukumu. Tieši Lielā laukumā varēs fotografēties un iepazīties ar braucamajiem. To varēs jau no 10. rītā. Būšot arī konkursi un dējas. Bet no 1:30 Ventspils vasaras skateparkā norisināsies Kurlanda Bike Meet kauss. Šajās sacensībās varēs piedalīties paši pasākumu dalībnieki. Savukārt Kurlanda Branch Press Cup tiks rīkotas spēcīgākajiem Kurzemes sportistiem. 4 būšot arī jakutu cīņas. Pirmo reizi Latvijas motobraucēju asociācija Street Fingers sadarbībā ar Ventspils domu organizēs motobraucēju sacensības Nordic Street Finger Championship 2012. Streetbike freestyle ir motobraukšana ar triku elementiem. Tiks vērtēta tieši triku sarežģītība un riskantums. Motociklistu sajies turpināsies 6 pie jūras kempingā. Tradicionāli tad skanēs smagāka stila mūzika, un šogad tiks piedāvāta viena no vecākajām Latvijas elektroniskā roka grupām Jumprava. Nākamajā dienā pēc Jumpravas koncerta rīta zupa, un tad motociklisti dosies mājup. Kurp doties šovasar? Dodieties uz Vision Express. Tur līdz augusta beigām jūs gaida vasaras izpārdošana. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 50%. Gaidām jūs Vision Express visā Latvijā. Pārraidi uzsāk Latvijas reģionu televīzija RTV. Ikdienas ziņas, notikumi, aktualitātes un raidījumi no visiem Latvijas reģioniem vienā kanālā RTV. Skatieties mūsu Lat-Telekom interaktīvajā televīzijā Pamata bakā. Latvijas reģionu televīzija RTV. Ja gribat redzēt programmas atkārtojumus, kabeļtelevīzijā to varat redzēt nākamajā dienā. Vairākus šīs programmas atkārtojumus varat meklēt arī internetā skatvis.net. Varat skatīties arī pilsētas mājaslapā, sadaļā galerijas. Pagaidām tas viss.